Esiet sveicināti podkāstu Balanss skatītāji un klausītāji. Šeit es, Kristīna Zemdogaviete, uzturzinātnes maģistre un certificēta fitness trenere. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi ļoti foršu cilvēku. Savu podkāstu klausītāju arī starp citu. Bet pie manis šodien ciemos ir Jolanta Maņihina. Čau, Jolanta. Čau, Kristīna. Gatavoties šim podkāstam un tagad atnākot šeit apsēžoties, es iedomājos, ka es varētu nolasīt to pirmo vēstuli man. Tu atceries? Nē. Neatceries? Tad klausies. Sveiki, Kristīna. Mani interesēja tavs piedāvājums par treniņiem klātienē. Es gribētu iekļaut spēka treniņu savā ikdienā, bet sporta zāle man ir melna bilde, nekad tur neesmu bijusi, un no trenažieriem saprotu tik daudz kā neko. Tieši tāpat kā no pareizes treniņu grafika šobrīd vingroju mājās, bet hīt vai tāpat ne spēka treniņus un 2 līdz 3 reizes nedēļā skrien 5-6 km starp citu. Mērķis kopumā ir veselības uzlabošana, kā arī, protams, auguma aprišu uzlabošana pie reizes. Nesaku svaru novešanu, jo tas nav primāri, bet gribas smukāk, tvirtāk un uzkļotāk ķermeni. Saka, vai šis ietilps tajā, ar ko tu nodarbojies? Vai ne? Skat kā. Es biju aizmirsus par šo jau. Jā? Jā. Tas ir 15. augusts 2025. gads, tagad ir maijs. Gandrīz gadu atpakaļ. Gandrīz gadu atpakaļ. Bet labi, Jolanta. Šis bija intro, lai mēs saprastu, ko mēs šodien runāsim. Man šad tad jaunie treneri vai kā cits speciālists prasa, kā tu atrodi klientus. Bet, kā es saku, es neticu kaut kādām nejaušībām. Es ticu, ka mēs satiekam tos, kurus mums ir jāsatiek. Un arī es katru klientu uztveru, ka katrs nāk ar savu kaut kādu mācību, ar savu vēstījumu, savu stāstu pie manis, kas man ir jāpaņem. Protams, otrādi. Un man prieks, ka mēs satikāmies. Sanāk gandrīz pirms gada. Jā. Bet, varbūt pastāstīja, kas tu esi, no kurienes tu esi, ar ko tu nodarbojies. Jā. Atsaucoties uz to, ko tu teici par to, ka nav nejauša satikšanas, ar tam ļoti piekrītu. Man liekas, ka mēs atrodam īstos cilvēkus īstajā laikā, un viņi nāk tad, kad viņi mums ir vajadzīgi, vai tad, kad mēs viņiem esam gatavi. Bet pati es esmu Jolanta, kā jau tu teici, es esmu ikdienā mamma 9-gadīgam dēlam, es esmu draudzene savam draugam, un vēl es esmu darba aizsardzības vadītāja starptautiskā uzņēmumā. Tā ikdiena kopumā man ir ļoti dinamiska, ļoti dažāda, ļoti piesātināta, ja tā var teikt, jo tā darba dzīve, viņa ir ļoti, viņa ir ļoti dinamiska, jo ir dienas, kad es, protams, strādāju no mājām, bet ir dienas, kad es braucu komandējumos, un līdz ar to tā ir liela mainība, tāpat pašas tās darba 8 stundas, kas nevienmēr ir 8 stundas, citreiz viņas ir vairāk. Viņas ir ļoti piesātināts, ļoti dažāds, ar ļoti daudz dažādām vienlaikus tēmām, kas ir jārisina, līdz to sanāk visu laiku daudz un dikti pārslēgt uzmanību, un tad, kad es saku, tad, kad tu aizvēr datoru, tad sākas otra maiņa, jo pa vidam vēl man ir arī dzīve ārpus darba, un sākas bērnu ikdiena, ir bērnu pulciņi, ir kaut kādas vakara nodarbes, un tad tu vakarā attopies, kad es tikko pamodos, un es jau gulēt, bet kas ir bijis pa vidām, ir bijis reāls tāds šurum-murum un viss kaut kas. Kopumā, jā. Tu man rakstīji augustā, tagad jau ir maijs, ir diezgan ilgs laiks pagājis, bet varbūt tu atceries, mēs vairāk fokusēsimies droši uz treniņiem un tādu veselīgo tavu dzīvesveidu. Ja tev būtu tā kā jāapraksta sevi pirms tu sāki trenēties, un kas vispār bija tas, kāpēc tu izdomāji, ka man vajag sākt trenēties? Es domāju, ka nav tāds viens galvenais iemesls, kāpēc es izdomāju sākt trenēties, jo tas, kad kaut kādas tādas sportiskas aktivitātes, es to varu saukt spēlēšanās ar sportu, es visu laiku kaut kas ir bijis, esmu mēģinājis skriet, es esmu mēģinājis vingrot mājās, es nekad neesmu gājis uz sporta zāli iepriekš apzināti. Es gāju sporta zāli augstskolā, mums bija Latvijas Lauksaimniecības universitātē tajā laikā, mums bija obligātās sporta nodarbības, un tas īstenībā ir nenormāli krūti, ka tev ir augstskolā joprojām ir obligātais sports 1. man liekas, un 2. kursā.
Es pierakstījos uz sporta zāles nodarbībām, tad mēs varbūt aizgājām kāds pāris reizes, bet mēs pierakstījāmies to, tāpēc, ka mēs zinājām, ka tur var sačkot un tur var īsti neiet. Un sporta nodarbība, tas treneris, viņš tik lielu uzmanību nepievērš tam apmeklējumam. Līdz ar to tas bija tas galvenais motivators, kāpēc mēs pierakstījāmies uz sporta zāli. Bet līdz ar to es kaut ko esmu darījusi visu laiku. Bet tas, kas īstenībā pielika to pēdējo punktu, kad es sapratu, ka es gribu ieviest to daudz dinamiskāk, strukturētāk, ar lielāku apzinātību, ir 2 galvenie iemesli. Un viens būs laikam tas droši vien tipiskākais, kas ir, kāpēc cilvēks sāk nodarboties ar kādām sportiskām aktivitātēm. Tas viens ir tas, kad man vairs nepatika, kā es jūtos savā ķermenī, un nevis tāpēc, ka tas ir par svaru, tas nav par svaru, jo, manuprāt, mūsu paudze ir izaugusi ar to domu galvā, ka nekas nav tik labi kā tievs ķermenis, un mēs esam izauguši Britnijas Spears un Kristīnas Agileras nolaistiem tiem zemajiem džinsiem un tiem ideāli skaistiem ķermeņiem. Tas ir iekultivēts mums, ka skaists ķermenis ir tievs ķermenis. Tas nav mans gadījums, kāpēc kas man motivē, bet man vienkārši es jutos vāja savā ķermenī. Ne jau tas, ka man bija kaut kāds daudz liekais svars vai kaut kas, bet vienkārši tu jūti, ka tā jauda samazinās, ka tā enerģija vairs nevelk līdzi, kad es gribētu vairāk, bet man nesanāk vienkārši. Tādā ziņā, ka tu nogursti vairāk, tu esi kaut kāds miegaināks, un, protams, kad sākumā es to novēlu vainu uz kaut kādiem vitamīnu trūkumu, uz uzturu, uz miegu un kaut kādiem šiem, kas, protams, ir ietekmējušie faktori. Bet tas, ka tas fiziskās aktivitātes cik ļoti lielu ietekmi, tas arī atstāja uz mūsu enerģiju un mūsu jaudu un visu pārējo, tas ir arī tas, ko mēs nevaram aizmirst. Tas bija pirmais. Un otrs, protams, kad man pagājušo vasaru jūlijā palika 35, un arvien vairāk un vairāk, un es esmu ļoti priecīga, kad arvien vairāk par to runā, cik ļoti liela nozīme ir fiziskajām aktivitātēm, tieši spēka treniņiem sievietēm, un tieši ap šo vecumu, kad mums ir muskuļi samazinās, un kad mums arvien vairāk ir jāieliek tie spēka treniņi, lai tu ilgtermiņā dzīvotu labāk, ilgtermiņā dzīvotu veselīgāk. Un tas bija tas otrs motivators, kāpēc, kad tu saproti, kad ir jāsāk domāt, jo es gribu dzīvot labi, es gribu dzīvot veselīgi un es gribu dzīvot ilgi. Es negribu 70 gados, sēdēt dīvānā un spēt pārvietoties dažus soļus no dīvāna līdz āram un lēnām kustēties. Es gribu dzīvot ar pilnu jaudu, jo man šķiet, ka tas ir tas, uz ko mums visiem būtu jāfokusējas. Un tas bija tas otrs. Un līdzīgi, tad tas salikās kaut kā kopā, ka es nejūtos labi savā ķermenī, es nejūtos pietiekami enerģiska, un tad tas tā pārējais ar to nepieciešamību sāk iekļaut to spēka treniņu savā ikdienā ap šo vecumu, kas ir mans 35, un tas kopā kaut kā salikās, kad, nebūs labāka brīža kā tagad. Tā kā es varu sēdēt un gaidīt, kad man uznāks tā slavenā motivācija kaut ko darīt. Motivācija man uznākt varbūt uz dienu, uz 2, uz nedēļu, bet kad būs tas īstais brīdis, es nezinu, un tad es domāju, vai. Un kā es nonācu līdz ādažiem un kā es nonācu līdz tevīm, es pat dzīvoju Garkalnē, un līdz ar to es skatījos, kas ir tuvākā zāle, lai man nebūtu jāpatērē ļoti garas stundas un laiks, braucot kaut kur uz sporta zāli un nonākt atpakaļ. Līdz ar to tas viss loģiskākais ir tas ādaži šobrīd. Starp Garkalnu ādažiem ir viegli, nav sastrēgumi, diezgan ātri var aizbraukt. Un tad es sāku skatīties kaut kādus arī, kas tur ir treneri. Es atceros, ka es atvēru to lapu viņiem ādažu Evolution Fitness. Tas ir tas, kur es sāku trenēties un kur joprojām lielāko daļu no saviem treniņiem es aizvedu. Un es skatījos uz treneriem un uz to piedāvājumu, un ar vienu nebija tas klikšķis. Tā kā tu skaties uz tie, un protams, ka tu skaties uz cilvēku seju tajā brīdī. Tas nav nekas vairāk, bet nav tā sajūta, ka ir klikšķis, un kaut kā bija, ka es nezinu, vai es jau tev sekoju Instagramā, vai
Bet kaut kur es redzēju postu, man liekas, ka tu pieņēmi ādažos. Un tas bija, man liekas, es tev jau sekoju. Kaut kādu brīdi man patika tavs saturs, jā, par to uzturu. Es zinu, ka tu rakstīji diezgan, un man tas saturs patika. Un es redzēju, ka tu arī trenē. Un tad tu kaut kad biji ielikusi, man vai ietegojas, bet ka tieši tajā evolūšanā. Un es domāju, ka tā ir zīme. Un tad es tev uzrakstīju šo slaveno vēstuli, kas bija tavs intro. Nu jā, un tev bija laiks, mēs satikāmies, un tā tas sākās. Atceries pirmo treniņu? Es atceros pirmo treniņu, es ļoti labi viņu atceros, tāpēc, ka saprotu, ka tas ir cilvēkam, kam sports nekad nav bijis ikdiena, jo es esmu izaugusi kā cilvēks es neesmu tas, kurš es biju vienmēr gan pamatskolā, gan pēc tam arī augstskolā, es laikas biju mākslinieckā tipa cilvēks, es biju teātrī, es biju uz skatuves tādā veidā, bet es nekad neesmu bijusi tas, kurš iet uz sporta pulciņiem, kas iet spēlēt volejbolu vai kas iet daudzīt pēc stundām basketbolu bumbu, tur mēs vienkārši viņu grozāt. Tas nebija mans. Un arī, tas sports man nav bijis klātesošs, arī ģimenē mums nav neviens sportists, līdz ar to tas ir tāds tik cik skolā sporta stundās, ne? Un skolā sporta stundas, man liekas, lielākā daļa no mums atcerās ar lielām zobu sāpēm, tāpēc, ka, diemžēl, bet to prieku viņas neradīja par sportu. Mums bija tā diezgan stingra pamatskolā sporta skolotāja, tad diezgan disciplīnu un visu pārējo, un tas radīja tādu vairāk pretreakciju kaut kā pret to sportu kā tādu, vai slavenie krosiņi, kas jāskrien ir neiesildoties un vienkārši uz ātrumu, vai tev jāpumpēs ir uz skaitu, vai kaut kas, viss tāds uz ātrumu, uz skaitu, un ja tu esi tāds vājāks nedaudz, tu vienmēr jūties, ka tu esi kaut kāds zaudētājs, tāda sajūta. Un tad tev ir jāizkāp no tās savas komforta zonas. Un man it kā šķiet, ka man nav bail izkāpt no komforta zonas, bet man liekas, jebkuram cilvēkam ir bail izkāpt no komforta zonas, un tev ir tagad jāiet uz vidi, uz vietu, kur tu neko nezini. Reāli tā kā neko, man nav nekādas izpratnes par to, kas ir pareizs treniņš vai kā vispār treniņš notiks un vispārējais. Un tad tev ir jāsaņemās, tev ir jāuzvelk tas tavs sporta apģērbs vai ne kaut kāds, un tad tu saģērbies un tu ej, un tev vēl pretī būs cilvēks, ko tu nekad neesi saticis iepriekš. Un tā ir tēma, kuru tu nepārzini, tas ir nezināms cilvēks, tā ir nezināma vide, nezināma vieta, tā ir reāli, tā ļoti, ļoti nopietna, manuprāt, tāda izkāpšana no komforta zonas. Un, protams, ka es atceros to pirmo treniņu, tas bija 28. augusts, un tas bija, man liekas, mans treniņš bija vakarā 6 vai 7, tas bija kaut vakar treniņš. Un es aizgāju, un tu biji man atsūtījis visas instrukcijas, kā tur tikt, kā tur iet, un tu aizēji, un tu saproti, un ko es tagad te daru. Kāpēc es te esmu? Tā ir tā pirmā sajūta, vai ne? Bet mēs satikāmies. Jā, mēs satikāmies. Mēs apsēdāmies uz paklājiņiem. Tu iepriekš biji atsūtījusi anketu, kas bija jāaizpilda. Un liekas, mēs sākām pārunāt to anketu, un tad mēs sākām kādus pildīt vingrinājumus, un tā tas aizgāja. Un man liekas, ka es tev vēl teicu, kad vai nu pirms vai pēc treniņa, man liekas, ka es tev pēc treniņa pateicu, ka es biju ļoti satraukusies. Jā, es tagad atcerējos, ļoti satraukusies. Un nevis tāpēc, ka es biju satraukusies, varbūt tas vairāk no tā, ka tā vide ir nezinām, tā vieta ir nezinām, tu nezini, ko sagaidīt. No tā visa kopumā. Un es atceros, ka es tev arī teicu, arī satraucos katru reizi, kad es pirmo reizi kādu satieku. Vai ne? Bet tajā brīdī jau es nedomāju par to par tevi. Es jau man liekas, protams, ka es esmu tas, kurš ir kaut kāds savādāks kā citi, kāpēc citi jūtās tik ērti un es droši vien vienīgā jūtos nērti. Un vēl tur ir vienkārši arī kaut kāds cilvēku perfekcionisms, ka gribās jau, lai viss sanāk uzreiz un lai ir labi un pārējais. Tāds spiediens, ko tu izdari sev pats. Jā, mēs noteikti sākām visus paklājiņu lēnām lēnītēm. Ar stundiņu iesildījāmies. Un tad man liekas, ka mūsu pirmais treniņš arī bija, kad mēs pasēdējām uz paklāju, mēs izrunājām tos manus anketā aizpildīto informāciju, mēs pārunājām to veselības daļējo to anamnēzi, ko tu ievāc. Un mēs sākām pildīt iesildīšanās vingrinājumus, kas, man liekas, aizņēma arī to, ko es tagad izdaru ar jau pieliktiem klāt visiem vingrinājumiem laika gaitā, bet tad, man liekas, tas aizņēma stundu. Jā, un tagad es to izpildu 10-15 minūtēs maksimums. Jā. Bet jā, ļoti interesanti, un tā es pilnīgi atceros, ka mēs te kaut ko gājām, jā, kad es tā prasīju, kā tu tur jūties pēc tam, un jā, par to satraukumu es ritīgi bija man tas, jā.
Bet tad, kad tu sāki, kas tev bija tās tavas lielākās bailes un tavs tāds lielākais izaicinājums, saprotu, tā vispār tā ienākšana, bet vai tev bija kaut kāds brīdis, kad tu tā kā domāji, nē, es šito tā kā nebūs man zāle? Nē, tāda sajūta, ka zāle nebūs man nebija. Jo, protams, kad uznāk kaut kāds, vai man sanāk, vai man izdodas, vai es daru pareizi, tās visas sajūtas, bet vai tas, kas ir zālē, ka nebūs man, tas man nebija. Jo, protams, ka sākumā man bija šaubas, pirms es sāku iet, vai zāle vispār būs man, vai es varu darīt, vai es varu pildīt to spēku vingrinājumus, vai man sanāks, vai tas būs tas, kas man patiks, bet īstenībā manā gadījumā zāle ir tas, protams, ka mēs sākotnēji, man liekas, visu 1. līdz pat janvārim es kopā ar tevi trenējos, un tad es gāju tur kaut kādu reizīti varbūt pati, bet mums bija 2 treniņi nedēļā, un es diezgan intensīvi darījām kopā, un tu tā kā iedev tos visus pamatus un to drošību zālē. Bet zāle ir tas, kas es tur varu būt un darīt savā ritmā. Un tas ir tas, kas man der. Man nedara pašai personīgi tie grupu treniņi, tāpēc, ka tu tur esi atkarīgs no kāda. Bet zālē tu ej, tu izdari to savu plānu, un manā gadījumā plānu man saliec tu, un tas man ir tas, kad viņš ir ielikts grafikā, es eju, es izdaru, un es zinu, ka es esmu izdarījusi tajā brīdī savam ķermenim to labāko, ko es viņam varu iedot, jo es esmu trenējis visas ķermeņa muskuļu grupas, vai tad, ja tie treniņi ir sadalīti, protams, ka tad ir kāju krūšu diena, tad ir roku diena, bet es esmu nodarbinājusi visu, un es esmu izdarījis to tādā savā ritmā, tur nav tāds kaut kāds tempo, tur nav tā skriešana, tev vajag ilgāk pauzīt, tu paņem ilgāk pauzīt starp setiem, tu tur kaut ko vari pamainīt, tur ir tāds, kad, un tu vari tā kā iet. Vēl tas, ka zāle man dara, tāpēc, ka tu vari iet, tev ir zāle, piemēram, vaļā no 6:30 līdz 7, vai viņa citur ir 24/7, tu vari iet savā laikā, savā ritmā un izdarīt to, kas tev ir ielikts, izdari, un tu esi pabeidzis. Bet tas, laikam, par vidi kā tādu, arī es neesmu domājis, ka tas nav mana, tāds, ka tā vide būtu pārāk, tur tāda muskulīna, pārāk vīrišķīga, vai uzkots, nezinu, testosterons smaržo riņķī apkārt, un ka tas nebūtu man, tas nav. Es jūtu, ka tas ir mans, un man tas patīk, bet kur es esmu domājusi, un tas droši vien ir, varbūt tas ir tāpēc, ka tas sports nav bijusi man ikdiena, un es neesmu izaugusi ar to, ka tās fiziskās aktivitātes tev ir katru pāris reizes nedēļā, vai katru dienu tu kaut ko dari, dari kaut ko vairāk, kas ir staigāšana, tādā ziņā es domāju, kad man uznāk tā sajūta, un tagad tā būs jādzīvo visu laiku. Aha. Un tas ir tas, un tagad man visu atlikušo mūžu, tāds būs jāiet un kaut kas jādara, un uznāk tāda sajūta, tā kā tagad 2-3 reizes nedēļā spēka treniņi, un vēl jāiet skriet, un vēl kaut kas ir jādara, un vēl, tas ir vairāk tāds, tas iekšējais sliņķis uznāk tāds, kāpēc man to vajag, un tas ir, es zinu, kāpēc man to vajag, bet uznāk tas, nevis tas, ka zāle nav man, tagad šitā ir jādzīvo. Tas vairāk. Jā, pat tas skriešanas arī atceros, kā es tā pa bišķiņu visu laiku pa laikam pilināju viņu. Tu vai tā kā jāsāk. Vajadzētu likt klāt. Bet skriet jau es kaut ko skrēju tāpatās arī pirms tu uzsāki man likt tos skriešanas treniņus, un, protams, ka tu man viņus saliec strukturēti un pareizi, un pulsu zonām, un tiem 45, 35, tad ir 30 minūtes, un tad ir garāki un īsāki, kur es neiedziļinos. Man vairāk ir tas, Kristīna, man ir ielikusi treniņu, viņš ir, un es viņu izdarīšu. Cik man labi sanāks, tas būs cits stāsts, bet tas, ko es pati darīju ar skriešanu, es skrēju, bet, protams, ka tāpēc, tad, ja ķermenis ir netrenēts, man sirds droši vien netik spēcīgi trenētā, tās puls man skrēja kosmosā, tu vienkārši sāc ejot, viss ir normāli, un tad tu sāc tipināt, un tev uzskrien puls kosmosā, un tu saproti, jā, bet šits nav ok, ko tagad darīt, tādā ziņā. Bet jā, un tad tu man, protams, ka saliec viņus treniņos sākot ar, man liekas, ar janvāri. Tā skriešana man ir vai februāri. Ar februāri, tad, kad es sāku ar tevi trenēties attālināti, daļai attālināti, daļai klātienē, un tad ir
Tad tu sāk man likt tās skriešanas treniņus, un tad es jūtu, ka lēnām, bet tas pulss sāk normalizēties, kad man liekas, ka es tev nesen vēl kaut kad, es atceros to skrējienu, es skrēju Beļģijā, es biju komandējumā, un man bija ielikts skriešanas treniņš 2. pulsa zonā, kur 5 minūtes ir iesildīšanās, man liekas 40 minūtes vai 45 man bija jāskrien 2. pulsa zonā, kas manā gadījumā ir līdz 125. Un tad 5 minūtes atsildīšanās. Un es atceros, ka es varēju noskriet tās visas 45 minūtes tipinot. Tas nav noskriet, bet es varēju visu laiku būt kustībā, un man nebija jāapstājās. Un man tas bija tāds, es jutos tik kruti, kas īstenībā varbūt citiem liekas, tagad, kas to saka, citiem liekas, kāds sakars, to var jebkurš izdarīt, tas ir mans pulss tur, nezinu, ātrāk ejot vai vēl kaut ko. Bet man tas ir, šobrīd mans ķermeņa stāvoklis ir tāds, kāds viņš ir, tas ir stāvoklis, mans pulss ir 2. zona, man ir līdz 125, un ja viņi ir līdz 125, man ir jāspēj noturēties. Ja pirms pusgada es ātri ejot, tas bija mans pulss, un iedomāties, ka es varētu tagad notipināt visas tās ar peisu, varbūt 8 minūtes ar kaut ko, vai ne, bet es varu notipināt 45 minūtes un noturēt pulsu 125, liekas tāds reāls sasniegums. Un tas ir tikai tas pierādījums, ka konsekventi ejot un darot un esot pacietīgs, tu sasniegs tos rezultātus. Un pacietība nav mans tikumiņš. Es bērnam visu laiku saku savam puikam, kad arī, protams, kad tā pacietība bērniem trenējās ar laiku, bet to es viņam no mazām dienām esmu mēģinājis mācīt, ka pacietība ir tikums, pacietība tev dzīvē noderēs, es pacietīgāks. Bet pacietība nav mans tikumiņš. Tā kā es esmu ļoti nepacietīga, man vajag ātri, man vajag tagad, man vajag uzreiz, man vajag rezultātu, un ja es eju un daru, tad kā es močīju, un kur ir rezultāts. Un tad tas sports man māca to pacietību, konsekvenci un pacietību, ka lēnām, bet tas nāks, lēnām, bet tas būs, un tas atmaksāsies. Tas, ko tu ieguldi, tas nāks atpakaļ. Tev, starp citu, rīt tests, vai ne? Man rīt ir slodzes tests, jā. Rīt man ir slodzes tests, un tas ir tas, kas, tad, kad es sāku trenēties, un vai tas pat bija pirms jau tu man atsūtīji tajā, tad, kad tu ievāc informāciju vai pēc tam kaut kādu, bet slodzes testu minēja jau no paša sākuma, kad ir pirms sāk trenēties, ka vajadzētu asins analīzes, ir slodzes tests, būtu jāaiziet pie iegurņa fizioterapeita, būtu vēl tur kaut kas tehniskais ortopēds un vēl kaut kādas lietas, un tā kā, kad tu sāc iet uz treniņiem, tad tu ieraugi to sarakstu ar tām lietām, ko vajadzētu izdarīt. Tu jau, protams, kā cilvēks loģiski saproti to pamatu, kāpēc to vajag un kāpēc mans treneris man to prasa, tāpēc, ka trenerim var, lai viņš varētu strādāt ar mani un atbilstoši manām spējām, viņam tā informācija ir vajadzīga, un ja tu nevari likt man lielāku slodzi kaut kam, ja es nezinu, man tur ir kaut kāds veselības problēmas, vai tu nevari man likt skriet kaut kādus tur garākus treniņus, ka varbūt man sirds šobrīd to nevelka, un ka šādas lietas, bet tajā brīdī, kad tu jau esi saņēmies, un tā kā es tagad iešu uz treniņiem un tā, un tad tev pasaka, un tad tev vēl ir jāizdara tas, un varbūt, un tad tajā, jā, tas, ka tā ikdiena jau man ir tik dinamiska, un tad tev vēl jāieliek, man jāaiziet uz laboratoriju, man jāpiezvana ģimenes ārstam, man ir jāatrod laiks tam, man jāpiezvana uz slodzes testam vēl, piemēram, un tas ir nevis tas, ka tu nevarētu izdarīt, bet tev ir jāspēj ielikt vēl tajā ikdienā, un tas rada tādu pārsātinājumu, un tāpēc jā, uz slodzes testu sāku es trenēties augustā, aiziešu tagad es maijā, 7. maijā, bet es to izdarīšu, jā, jo vienkārši, un tas, kāpēc tas nāca tik ilgi, tāpēc, kad man vienkārši bija jāatcerās piezvanīt, un tas ir, ja tev ir jāieliek tas atgādinājums piezvanīt, un tad redzēs, kāda būs rezultāti. Man liekas, kad ir ļoti forši, īstenībā, es tā vakardien vēl tieši domāju, bet īstenībā ir labi varbūt, kad es to slodzes testu sataisīšu tagad, nevis es to sataisīšu sākumā, jo tas ķermenis jau ir bišķi vairāk patrenēts un kaut kādā tie rezultāti varbūt būs atbilstošāki. Ceram. Kaut kā cerams. To mēs rītdien redzēsim. Noskaidrosim. Nē, būs labi. Es domāju, ka tas, ko mēs jau tagad redzam, ka tas jau ir labākas zonas, īstās būs vismaz. Sadādāk, apmēram. Bet, labi, tas bija labāk nekā nekas. Bet, jā, tev ir ļoti dinamiska tā darba ikdiena, un tu braukā pa visādām ārzemēm, starpkontinentāli arī, un tiešām tas darbs tev
prasa tādu pielāgošanos, tādus, kas tev arī kaut kad par tevi domāja. Ja. Taisīju vai vakariņas vai ko, un es tieši par tevi domāju, vai pats, kā tu esi malacis. Un tu braukā visu kaut kur apkārt, tur mainās laika zonas, tev mainās vīde. Darbs noteikti ir pilnīgi citādāks nekā, ja tu strādā savā vietā, tur noteikti aizbrauc, tur ir tā kā visa darba diena un vēl kaut kas. Varētu taču pasēdēt un, nezinu, pašulpot kājas, pasēdēt dīvainiņā, atpūsties, bet nē, tu izvēlies iet meklēt zāli, kas ir viens jau, ja, ka tev ir jāatrod tā zāle jaunā vidē. Ir jāsamotivējās, jā, tā kā aiziet līdz tai zālē, bet kādā veidā tu tā kā, atrodi to spēku, to vēlmi, labi disciplīna un visu pārējo. Pēc kā, kas ir tas, ka tu ej un tomēr tāpat dari? Tāpēc, ka es visticamāk, Kristīne, es vienkārši neielaižos sarunās ar sevi, kāpēc ne? Tā ir disciplīna. Tā kā es neticu tādam maģiskam, es agrāk domāju motivācija, visi runā par motivāciju. 21 diena, pēc tam ir 60 dienas, ko tur pētījumi rāda, lai tev rastos ieradumi un kaut kāda maģiskā motivācija. Nav motivācija, man strādā disciplīna. Un savu ikdienu un arī komandējumu laikā es viņu plānoju par un ap treniņu. Ir treniņš, ir dienas notikums, un tad ir pārējais viss. Un tas, kur, protams, iespējams, ka ja es to darītu tikai pati, un visticamāk, ka tā būtu, tas būtu savādāk, jo tas, kas man strādā tas, ka man ir treneris, un mans treneris man ir ielicis treniņu. Un ir tas, ka man tas treniņš ir jāizpilda. Man nav pašai jādomā, kas man tagad ir jādara, man nav pašai jādomā, vai man tagad ir aiziet paskriet, vai man aiziet uz zāli, vai kaut ko. Man ir ielikts treniņš, un es viņu vienkārši daru. Un tas ir vairāk laikam vienkārši ej un dari. Tas ir tas. Tas, kas vēl ir ļoti svarīgi, manuprāt, ko nevar aizmirst, ir, jo vairāk dari, jo vairāk tu izdari, tas ir viens, bet to, kādu pievienoto vērtību tas sports dod manai ikdienai, un nevis no kaut kāda varbūt tā fiziskā izskata un visa pārējā, bet tieši mentālajam. Pēc garas darba dienas ir viegli iekrist dīvānā, bet ko mēs darīsim? Iekrīt to dīvānā un scrollošu telefonu, un kaut kāds tas stresa hormoni, visi, kas pa dienu ir savākt, viņi joprojām ķermenī sēž tur iekšā, kaut kāda tā pārslodze, tās kaut kādas domas, bet tad tu uzvelc savas botas un aizej izskrien savas pusstundu, 40 minūtes vai ko, jo ir skriešanas treniņš, ilgt stundu, tu izskrien, tu iztīri to galvu, un tu tajā nākamajā dienā jūties labāk, tas ir arī tas, un ar komandējumiem diezgan vienkārši. Pirmais ir vienkārši iepakot tās drēbītes līdz, un mans kofers, kā viņš tiek pakots, man ir viena puse, man ir sporta drēbēm, un otra puse ir biroja drēbēm un visam pārējiem, un es ielieku tās skriešanas botas, es ielieku tās zāles botas, es ielieku drēbes, un viņš ir koferī. Līdz ar to es samazinu sev vienu iespēju jau, kāpēc es neizdarīšu, ja es aizmirsu botas ielikt somā. Un īstenībā es to nebiju piefiksējis, bet tagad domājot par to, tas ir pirmais, ko es ilieku koferī. Pirmais, kas tiek ielikts, ir sporta drēbes, un tad es skatos vai man pietiek pārējiem vietu, vai es ņemšu plānāku žaketu vai biezāku žaketu, vai es ņemšu divas bikses, vai cerēšu, ka es ražošanā ejot, nekur nepieskaršos gan mēļas traipiem un nenosmērēšu, pietiks ar vieniem džinsiem. Bet tas ir, un vēl ir. Man liekas, mēs ar tevis vienmēr uzrakstu, ka tagad man būs komandējums, man vajag šito dienu day offu, tāpēc, ka es lidošu. Atpakaļ tur es nevaru ielikt nekādu treniņu, tāpēc, ka es ceļos diezgan agri. Tad, kad es esmu komandējumos, tā diena ir pilna, viņa sākas agrāk, kā tad, ja es neesmu, viņa beidzas vēlāk, kā tad, ja es neesmu, protams, kad esi ceļā, un tad tās pārējās dieniņas ir saplānotas atbilstoši tam, šitan es varu spēku, šitan es varu, piemēram, vienkārši skriešanas treniņu ielikt. Un vēl ir tas, ka tad, kad es plānoju savus komandējumus un vietas, kur es būšu, pirmais, ko es skatos viesnīcām, vai viņiem ir sporta zāle.
Un, diemžēl, bet viesnīcas sporta zāļu piedāvājums ir diezgan bēdīgs, jo tur ir atsevišķi dažas viesnīcas man ir izdevies atrast, kur ir normāls sporta zāles, kur ir normāls svaru stieņi, kur vismaz ir kaut kādi kabeļi un kaut kāds hantelis, kas nav 2, 4, 6, 8, un tur viņas apstājās, bet kas ir kaut kāds lielākas, bet lielākoties tie ir daži velotrenžieri, daži skrejceliņi un varbūt kādas dažas mazās hanteles. Un tad es vienkārši skatos, jā, man viesnīca ir te un kādas ir tuvākās sporta zāles riņķī, un man nav kaut kāda kritērija pēc tā, kā es viņas izvēlos. Es vienkārši skatos tuvākā, kur ir vienas dienas biļetes pieejams, ieejas biļetes, vai kā viņas pareizi one day pass, jo tas arī ir tas, kas nevienmēr ir iespējams, tev ir jāpērk kaut kāds abonements vai kaut kas, un vienkārši, kur ir minimums no tā, ko man vismaz vajag, lai es izpildītu treniņu. Un tas ir tas, kas arī ir, kāpēc man vajag manu treneri, jo mans treneris man pielāgo treniņus atbilstoši tam, kas man ir pieejams. Es tev esmu sūtījis bildes no savām, kur ir tā viesnīcas sporta zāle, kas man būs, vai tur es varu izdarīt to un to, vai man būs, es tev, man liekas, arī uzrakstu, kad var likt normālo treniņu, jo man būs pieeja normālai sporta zālei, un tur ir tā pielāgošanās iespēja, bet es vienkārši eju un daru. Un viss. Es neielaižos sarunās ar sevi, jo tad brauc atpakaļ no garas darbdienas, pirms es 7 esmu viesnīcā, un tagad tu apsēdies tajā viesnīcas gultā, viesnīcas gultas parasti ļoti mīkstas un ar foršiem spilveniem un tās foršās sēdziņas un viss, un tad tu domā, kā man to visu? Nu, es jau 2 minūtes ļauju tā padomāt, citreiz 5, varbūt citreiz 15, bet tad es pieceļos, eju un izdaru, jo es esmu apsolījusi savā ziņā savam trenerim, ka es to izdarīšu, un savam trenerim vispirms un pēc tam sev. Jo tāda atbildība uz mani. Ne, bet tas ārējais counterbody, kā to latviski pateikt, bet tas atskaites punkts, viņš ir ļoti noderīgs tai motivācijas veicināšanai, un es zinu ļoti daudz, man arī ir vairāk draugi, kas, piemēram, viņi viens ir nopirkt sporta zāles abonementu, bet tas nav panacēja, ka tu arī aiziesi, tas neko nedod, jo tu esi samaksājis, bet tev nav tas, kāds, kam tev nāksies atskaitīties vai skatīties acīs, ka tu esi sačkojis. Manā gadījumā man reiz nedēļā ir jāsatiek savu treneru, man viņai būs jāpaskatās acīs un jāpasaka, sorry, Kristīna, es sačkoju, bet tāpēc nevis, ka man veselība neļāva vai pašsajūta fiziskā, bet vienkārši es biju slinka. Un liekas, nē, tāda es neesmu slinka. un tas ir tas ārējais elements, kas motivē tevi darīt, jo es esmu man ir, un nevis tas, ka es esmu samaksājis trenerim, bet tas, ka man būs trenerim jāapstās acīs. Tāds, ka vienkārši tas ir cilvēks, ka man jāapstās acīs un jāpasaka, es slinkoju, es neizdarīju. Jā, īstenībā es arī tā no tādas savas puses par šo esmu domājis, ka man īstenībā tas nav, ka man tā kā neciena, ja es redzu, piemēram, sarkano, bet man ir tāds, kā tā? Kā tā? Klausies, es tā kā arī tomēr savā pusē domāju, plānoju, lieku, un tu tā kā neizdari. Tad man ir tāds, man nepatīk. Man arī tas nepatīk. Bet tā, man liekas, nav, es neatceros, ka tā būtu sarkanais treniņš. Treniņu plānā sarkanais nozīmē, ka treniņš nav izdarīts. Nav, bet es esmu izdarījis visus treniņus. Nav bijis. Bet arī, protams, ir dzīvē viss kaut kas notiek, un kad tiešām nav tā spēka un nav tās enerģijas, var būt tādas reizes, un tas ir normāli, bet slinkumiņš man arī nepatīk. Tur jā, tā lieta nav tas izpildītais treniņš, viņš nevienmēr ir perfekts, viņš vienmēr nav uz 100, dažreiz viņš ir uz 2, bet tas, ka tā konsekvence ir, tu ej un dari, un tā kā tu ej un saņemies un dari, un tu turpini darīt. Man pirmdien bija kāju treniņš, man viss bija smags, viss bija grūti, viss besīja. Tādā ziņā, kad tu mēģini pacelt, tu saproti, ka bet šito es pagājušo nedēļu vēl spiedu tur 40 no krūtīm, un tagad es 30 nevaru. Tā kā jau rociņas sāk trīcēt, bet tās rociņas trīc, jā, bet tu izdari, un tu izdari ar to, ko tu tajā brīdī vari, un tad es zinu, ka būs labākas dienas, kad es varēšu vairāk, es varēšu ar lielāku jaudu. Pagājušo nedēļu es atbraucu no
darba dienas birojā, un lai Rīgas birojā, man Rīgas birojas, man ir jābrauc cauri visai Rīgai, visiem sastrēgumiem. Tas bija pirmssvētku diena, kad es braucu mājās. Man likās, es reāli esmu gudra, es aizbraukšu no biroja stundu ātrāk, un es netikšu nevienā sastrēgumā. Un tāda bija vēl 100 cilvēku uz ceļiem. Un tad brauc mājās, tu esi nobisies uz ceļa, un tu esi atbrauc noguris, ārā līņā. Nu, protams, ka vieglākais būtu iesaisties dīvānā. Un rītīgi ērti apsēsties dīvānā, apsatkaties ar plēdiņu, paņemt kādu grāmatu vai kaut ko ieslēgt un sēdēt tur, bet man ir tāds, bet man ir treniņš, tu aizēji uzvelc savus botītus un tu skrien tāds nelaimīgs, sākumā besī, līst un viss, un ir vēl vēsi un pārējais, bet tu skrien un tu ar laiku vai nu treniņa vidū, vai treniņa beigās, bet tu sajutīsi to gandarījumu, vai nu par izdarīto treniņu, vai tu sajutīsi arī tos laimes hormoniņu bišķīt ieplūstot sevī, bet nāk, un vai arī vakarā būs tāda forša sajūta, bet par spīti visam, bet es izdarīju. Un tāds ček, es varu, man sanāk, un tas dod tādu arī pašpārliecinātības būstu bišķīta. Jā, par to. Tu man pat, man liekas, tieši sūtīja to bildīt. Nav motivācija trenēties, trenējies uz motivācijas. Jā, tas tā ir. Man liekas, mēs tev zālē ar šeit, ka mums sakrīt treniņa reizē, tad redz, ka treneriem ir tas pats. Dažreiz tāds. Bet tu tāpat, dari, un tas ir citu no savējiem, no tevis arī mācas, ka nē. Jāiet, nav ko jādara. Kaut vai bišķi, tieši tā, kaut vai bišķiņi. Un tas, ko es arī ar tevi, gan man tā nav bijis, bet runājot ar citiem klientiem, ir saruna on the go, WhatsAppā, ka ir tas un tas, ko man tagad darīt, saku, labi, aizēj līdz zālē vienkārši. Vienkārši aizēj līdz zālē. Nedari neko, aizēj līdz zālē. Labi, jau tā kā aiziet līdz zālē, saku, labi, uztaisīs maz rokas šodien. Tu tur pabrauc ar Ričuku, uztaisīs maz rokas. Kā es tā? Ko tad es kājas netaisīšu, un tu aizēju, tas treniņš ir izdarīts, jo ar to izlaišanu, tu izlaid vienreiz, tad tev nākamā reize arī jau ir vieglāk izlaist, un aiznākamā, un tad ir tāds jau iet atpakaļ, jau ir sarežģītāk. Bet, atgriežoties varbūt pie tās tavas ceļošanas un braukāšanas, varbūt tev ir kaut kādi, 3 ieteikumi, ko tu ieteikti tiem cilvēkiem, kas arī grib uzturēt sev formā, bet arī līdzīgi kā tev brauc daudz visādos komandējumos, un tas dzīvesveids ir kā ir. Pirmais ieteikums ir vienkārši neielaisties ilgās sarunās ar sevi, to treniņu ielikt un ieplānot, un viņš tur ir, un viss līdz ar to tev ir iepakotas lietiņas līdz vai sporta drēbes līdz, un tas ir tas pirmais, ko, manuprāt, es varu ieteikt, un tas arī tas galvenais, neielaisties sarunās ar sevi, kāpēc ne. Nešaustīt sevi, ja nesanāk. Tas ir otrais, jo nevienmēr sanāks, bet to pārējo, tie komandējumi man arī varbūt nav tie tik gari. Man ir bijuši pāris kaut kādu uz nedēļu, kad tu brauc uz Ķīnu, vai ne, bet tālāk Eiropas komandējumi viņi ir 2-3 dienu, 3-4 dienu. Kaut kādu, arī ja nesanāk, pēc tam, kad tu esi mājās, atgriezties atpakaļ pie tā režīma un darīšanas. Ķīnā neesi bijis zālē, vai ne? Biju. Bija, jā? Biju, jā. Ķīnā es biju diezgan disciplinēta un viss tur es gāju, bet tas bija viesnīcas zāle. Tā nebija publiskā zāle. Publiskā zālē es neesmu bijis Ķīnā. Man liekas, tev vajadzētu vispār ideja tev uztaisīt atsevišķu kontu, kur tu apceļo visādas sporta zāles un lietas ar savus atsauksmītes, varētu būt vajag interesanti. Vai tam man nav laika? Zin kā, tā nav prioritāte. Tā jāsaka, sociālai konti nav man prioritāte šobrīd. Jā, mēs zinām tavējoši tas te guilty pleasure. Par to mēs neteiksim nevienam. Mums visiem vajag savus vājumiņus. Jā. Es gribēju tev jautāt, kāda ir tavi noteikumi, kurš tu tā kā, ievēro, bet tu saprati, ka tā ir tāda neielaišanās sarunās ar sevi. Bet atgriežoties atkal pie tā, tu sāku sportot, tu kā esi fiziski aktīvi, bet kā vispār visi treniņi un tā trenēšanās ir kopumā ietekmējusi tavu pašsajūtu, tavu pārliecību, tur uzfleksē kādreiz spogulīti un tā. un kā ir...
mainījusies vispār tava attieksme varbūt arī pret sevi, jo, tu pat tev es teikusi, tev dažreiz ar hantelzinu tur pienest, cik ar kādiem darbu svariem tu jau strādā, un tas noteikti nav viss tavs maksimums, visticamāk, bet jā. Man liekas, tas galvenais, es esmu mierīgāka palikusi. Es esmu mazāk trauksmaināka palikusi, un tas, ko es esmu piefiksējusi, kad man mazāk satrauc kaut kādi ikdienas sīkumi, tāds kaut kāds atsevišķis, un tas ir tā kombinācija, protams, sports un terapija, bet tas, kā es reaģēju uz lietām, bet ir kaut kāds atsevišķis lietas, par ko darbā, piemēram darba dzīvē, es būtu agrāk cepusies tur vai kaut kā emocionālāk reaģējis, tagad man ir tāds, tev to vajag, labi, tā. Es kaut kā vairāk nepielaižu sev kaut kādas tās lietas tik tuvu, un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tas vairs man nešķiet tik svarīgi, tādā ziņā, vai tas ir kaut kas tik būtisks, un vēl tas, ko sports ir devis milzīgu pašpārliecinātību par savām spējām, tāpēc, kad es redzu, kad es varu. Viens ir tas, kad es varu ar to, kad es eju un daru. Tas, ka man ir tas režīms un ritms un grafiks, un es eju un daru, un es ievēroju, un es izpildu savus, man nav sarkanumi, man ir visi mani zaļie rimbuļi. Tas ir viens, kad es varu, bet otrs arī tas, ka no tā, ko tu pacel zālē. Tāds, kad te svari aug, un tas arī rada to tādu to boostu pašapziņu, bet es varu vairāk, bet es vēl varu vairāk varbūt, un tas ir tas, un vēl tas, bet es saprotu to, ko es agrāk nesapratu, vispār nesapratu, tā kā, man liekas, es vēl joprojām daudz ko nesaprotu, un tādā ziņā. Es arī. Bet es... Tagad man, piemēram, tu man kādreiz pasaka kaut kādu vingrinājumu, tur vēl kaut ko, es domāju, kas tas bija, es rādu ar pirkstu, tas ir uz tā trenažiera vai uz tā trenažiera, un kaut kādi tie vingrinājumi, bet tas, kad es sāku saprast, bet tas ir tam, un tas treniņš, kā tu saproti arī, kā to treniņu kaut kādā veidā strukturēt, un tad, ja kaut kas tur izkrīt vai nav, piemēram, aizbraucot uz kaut kādām ārzemēm sporta zālēm, kas nav tava sporta zāle, vai tur ir cita veida trenažieri, es viņiem varu pastīties, saprast, ar to var darīt šito, ar to var darīt šito vai tā, un tā kā, ka tas arī iedod to, ka no tēmas, kuras neko nesaprotu, ka tagad es kaut ko saprotu nedaudz, tas arī iedod to pašpārliecinātību. Un, protams, ka nevar noliegt arī tas fiziskais ķermenis, kā viņš sāk izskatīties. Un es vienkārši domāju, ko es vēl varētu, cik labāk viņš vēl varētu izskatīties, ja es vēl sāktu gulēt atbilstoši nepieciešamajām stundām dienā, un ja es vēl arī uzturu vēl vairāk piedomātu, kad es taču vēl varu vairāk dabūt no tā ķermeņa ārā. Un viss, bet, protams, ka man patīk tas, kad vienmēr ir teikts, ka sievietēm nevar būt presīte. Sievietēm var būt presīta arī, un es esmu tā sieviete, kurai var būt presīta. Man liekas, es tev arī stāstīju, kad mūsu ģimenē, manā ģimenē, bet manā paplašinātajā ģimenē ar brāļiem, māsām, man vienmēr ir mans vecākais no jaunākajiem brāļiem, es esmu vidējais bērns, man 2 jaunāki brāļi, un vecākais brālis vienmēr bijis tas, kurš ir bijis tas, nedara neko un izskaties labi aptuveni, tāds bišķīt padomā, ko tu ēd, bišķīt aizēj pavingros sporta zāli, kaut ko padara, un tev ir 6-paka. Un tad es viņam sūtīju bildi un teicu, ka tagad man ir smukākā presīta ģimenē, jo tas bija brīdis, kad viņš negāja sporta zāli. Tagad viņš ir atkal atsācis iet sporta zāli. Tagad mēs abi esam tādi, bet tas, kad tas ķermenis arī, viņš jau iedod to pašapziņas būs, bet nevis no... Un tagad es atkal negribu teikt par to, kad vienkārši... ka tajā skaistuma kultā vai tievs ķermenis ir skaists vai vēl kaut kas, bet vienkārši tas, ka tev ir muskuļi un viņi ir smuki izskatās un tad tā no sasprindzina rokas un tad tu redz, ka tev ir kaut kāda plecu muskuļi un ka man ir muskuļi vietās, kurš domāju, ka man nav muskuļi, kā tādā ziņā. Un tas ir tas, kas iedod tādu arī tādu foršu būstu, kad jau bet forši, es varu, man sanāk. Jā, es atceros to, kaut kāds arī mums treniņš bija vai kas un... Kaut ko mēs par svaru runājām vai ko, un tu pateici, ka tev -10 kilogramu bija tāds, kas? Ko? Pa kuru laiku, jo tā vizuāli, un likās, ka nekas nav mainījies, bet aizgāja tauka, atnāca muskuļi. Bet vēl ir tas, kad es esmu,
Es nekad neesmu bijusi ar kaut kādu lielāku lieko svaru, jo es esmu gara, es esmu 1,79 m, un man tas kaut kas tas liekais, kas viņš jau izbalansēs pa to visu augumu. Kaut kas ir tur uz vēdera, kaut kas ir uz kājām, kaut kas ir uz dibenu, uz krūtīm, tur, viss kaut kur, bet nav bijis tā, ka man ir daudz liekās svaru, jo es nekad neesmu, un nekad arī es neesmu jutusies resna, ja tā var teikt, vai tāds, no tāda, vai kad cilvēki man būtu tur kaut kad teikuši, ka tu esi uzēdusies vai kaut kā, tur vaigi lielāki paliek bišķīt mazāki, tāds, bet tāpēc, ka es esmu gara, un viņš ir izbalansējās. Bet, protams, ka tu uzkāp uz svariem, un tad vienā brīdī, pirms es sāku trenēties, man bija, bet kas ir šitas tagad? Tas cipars, un cipars bija 86. Un tas ir tāds, tā kā tu neredzi to, jo drēbes der, bišķi ciešāks varbūt, vai ne? Bet, tā kā šits man vairs nepatīk, jo mans svars man ir vienmēr, tas, kad arī mans svars aptuveni vienmēr bijis ap 72, 9. klasē, 10. klasē, 12. un visu laiku, jo viņš plus mīnus ap to ir bijis 72, 74 kaut kas, un tad tu uzkāp un ir 86. Un tāds, šits man vairs nepatīk, vai ne? Bet arī tas, ka es jau nedarīju neko. Es neievēroju diētas, un es vienkārši sāku iet uz treniņiem, nogāju kaut kāds liekais ūdens, kaut kāds tauku procents mainās ar muskuļu masu, un tas arī samazinās. Tie 10, tagad ir 12 kilogrami mīnusā. Tāds no tā, ar ko mēs sākām, ja tā ņem. Bet atkal, tas nav ar kaut kādu badošanos, tas nav ar uzturu, es ēdu atbilstoši. Tas, ko es esmu pamanījis, varbūt, protams, ka es skatos tāpat kā visi, kas sāk iet uz sporta zāli, sāk skatīties, lai ir vairāk proteīns, un ir tas joks, kas ir pilnīgi taisnība, ne joks, bet jaunībā bija vieglāk piedzerties un mazāk spiedienu mēs jutām no tā, vai ne, kad kā dabūt šādā vecumā proteīnu, tāds tā kā uzņemt nepieciešamo daudzumu proteīnu, jo tas nav viegli, bet, tas ir varbūt vairāk, ko es skatos. Protams, ka tur mazāk varbūt kaut kāds ogļhidrāts liekos bulciņus. Es lieku reiz padomā, vai man ir 2 bulciņas, vai varbūt pietiks ar 1 bulciņu. Man, tādā ziņā. Bet nav, kad es vadojos. Bet, tas viss nāk vienkārši pats no sevis savā ziņā ar ieguldīto darbu. Ja tu salīdzini sevi tajā pašā sākumiņā, kad tu uzsāki trenēties un šodien, kas ir tev prāt tās lielākās atšķirības? Lielāka pašpārliecinātība. Pašpārliecinātība lielāka par savām spējām un saviem spēkiem. Tas ir tā lielākā atšķirība arī ir. Un vēl tas, kad es esmu apslāpējusi savu iekšējo rebeli, un es esmu atzinusi to, ka disciplīna ir visu panākumu atslēga, jo, protams, kad režīms, struktūra, tas jau iekšējiem rebelam ir uzreiz, nē, mēs pretosimies tam, bet jo strukturētāk ir mana ikdiena, jo es esmu disciplinētāk, jo man atbrīvojas vairāk laiks un iespējas darīt kaut ko vēl, kaut ko vairāk, un kaut ko ielikt, kaut ko jaunu klāta. Un, ja tu gribi dzīvot brīvi, un dzīvot brīvi, manuprāt, ir dzīvot kontrolēti, kontrolējot pats savas vēlmes, savas iegribas, savas vajadzības un pārējo dzīvo, tad tev ir vajadzīga disciplīna. Disciplīna dod brīvību. Kā tā liekas, vai tā pašai ir izdevies kādu pavilkt uz sevis labākas versijas veidošanu? Ka, piemēram, kāds redz tavu bildo, domā, Jolanta trenējas, vai vispār varbūt kāds ir jau uzrunājis, prasīs, ko tu dari, kā tev tas sanāk? Man šādas sarunas, ka es kādu mēģinātu pavilkt, man nav. Tas, kad ja man uzprasa, ar ko es nodarbojos vai ko es daru, tad es pasaku, es eju sporta zāli un kādu labumu man tas dod, tās sarunas ir ap to, bet nav tā, ka es mēģinu kādu aģitēt, jo man šķiet, ka katram ir jānonāk līdz tam posmam, kad viņš ir izlēms, ka to vajag viņam. Jo ja tavs motivators būs tāds ārējais, ka tu redzi, ka kādam citam sanāk, tas ir īstermiņa tāds motivators, un otrs ir tev pašam, ja tu neesi nobriedis, ka tu tagad esi gatavs ieguldīt enerģiju, ieguldīt darbu un ieguldīt savas, tā kā spēku tajā. Tas var būt īstermiņā tāds mērķis.
Un līdz ar to, jā, es nemēģinu, es neaģitēju, es nemēģinu citus motivēt, es baigi nekur neafišēju tādā ziņā, ka es tur nelieku kaut kādas nenormāli daudz storijas no sporta zāles vai vēl kaut kas, bet, kad man pajautā, ko tu dari, tad es izstāstu, un es izstāstu to savu galveno motivātoru, kāpēc tā ir veselība, tā ir pašsajūta, un tā ir ilgtermiņa veselība, kad es vienkārši gribu dzīvot priecīgāk. Tas līdzīgi, kā es aizgāju, tā kā es sāku iet pie terapeites, tad terapeita ar pirmajā sesijā viņa prasīja, kāds ir tavs mērķis, bet es neaizgāju krīzē. Es neaizgāju, kad viss bija slikti, es vienkārši viņas aizgāju un es pateicu, es gribu dzīvot priecīgāk. Un tas bija mans galvenais motivators, kāpēc es sāku iet terapijā, un kāpēc galvenais motivators, kāpēc es sāku iet uz sporta zāli vai pievērsties sportiskajām aktivitātēm, es gribu dzīvot veselīgāk un ilgāk, un līdz to es arī dzīvošu priecīgāk. Tā kaut kā. Cerams. Nē, es tam ticu. Es ticu, ka tas atmaksājās, un es jau jūtu, ka tas atmaksājās. Tev ir bijis kādreiz kāds treniņš, kur tu tā kā negribas iet, un ir ritīgs besis, un tu aizēji arī ar tādu pašu noskaņojumu, tādu pašu besīti? Nē. Nav. Ir bijis, cik daudz treniņu man ir bijuši, kad man negribās, kad man ir besis, kad man liekas, kāpēc es sev to nodaru, un tāds žēlums, vājums, cilvēciņš, vai ne, jā, pažēloši sevi, jo kurš vēl vairāk man spēs pažēlot, kā es pat, vai ne? Protams, kad ir bijuši tādi treniņi, kad man negribās, un kam man to visu, un man ir besis, un liekas, man nekas nesanāk, un tā. Bet kaut kādā, es saku, vai treniņu vidū vai treniņu beigās tu noķer to sajūtu, ka, nebija jau tik sūdīgi, tā, kad bija jau forši, un kad pēc tam tu varbūt, tu joprojām sabisies, bet tāds bišķi priecīgāks, jo kaut kā bišķīt, bet tu kaut kā tu kaut ko esi izdarījis tajā dienā. Bet es arī tā kā domāju par kas ir, mēs taču zinām, ka mēs pēc tam jutīsimies labi, bet kas ir? Kāpēc nevar saņemt? Tas ir mūsu slinkās smadzenes. Nē, bet tas ir mūsu slinkās smadzenes, tāpēc, ka mēs jau gribam komfortu, mēs gribam ērtību, mums gribas sev pažēlot, mums gribas, nezinu, ja ir grūti, tad visi redz, ka man ir grūti, un tad man liekas, ka tas ir vienkārši mūsu, kā mēs funkcionējam kā cilvēki, kad tas ir tāds kaut kāds pašsaglabāšanās arī instinkts kaut kāds, vienkārši būt slinkākam, taupīt enerģiju, taupīt kaut kādu, taupīt resursus. Kā būtu, varētu katru reizi, vai tāds ir tik treniņš aiziet pēc kaut. Bet varbūt tas vairs nebūtu tik forši, kad ir tas foršais treniņš, tā kā no otras puses. Jo tad, kad ir tas foršais treniņš, kāds 2 reizes mēnesī varbūt, ne, labi, es jokojos, nav tik reti, bet kad tu aizēji un tev viss sanāk, un tagad tu cel un tev viss sanāk, un ir tas briesmīgais leg press, tavs pirmais vingrinājums ielikts, un tagad vienkārši, bet vai, un viss sanāk, un tu spied, un sanāk, un ir, un izdodās, un pēc tam tu pasties treniņu vidū, vēl Kristīna man ir ielikusi bulgārus, un tev liekas, kāpēc, Kristīna, tu man to nodari, bet tad ir tas viens treniņš, kad domā, bet krūti bulgāri, tāds, un tu viss sanāk, un visi forši, un tas iedod kaut kādu tādu citu sajūtu, bet ja visi treniņi būtu tādi, vai mēs to novērtētu? Varbūt, nezinu. Ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš tikai vēl domā sākt? Kas būtu tavs tādas dari tā? Es ieteiktu sākt. Yes. Tā kā tas ir pirmais, protams, bet es pēc savas pieredzes es noteikti ieteiktu atrast treneri kādu, kas cilvēkam pašam der, vai tas ir jebkura veida, vai tas ir zāle, tā ir svari, vai tās ir pilates, vai tā ir joga, vai jebkas, kurš vēlās darīt, bet atrast treneri, kurš var iedot to sajūtu, kā to darīt pareizi, lai tu nedarītu pāri savam ķermenim, lai tev rodās kaut kāda tā foršā sajūta. Jo aizejot uz grupu treniņu, piemēram, tas ir mana sajūta un varbūt mans viedoklis, bet tu aizej uz grupu treniņu, kur lielākā daļa varbūt to cilvēku tajā grupu treniņā jau nāk gadiem.
nu, 2-3 gadus. Viņi zina visu, viņiem viss sanāk, un tad tu tāds esi viens un nevarīgs, tu nesaproti, ko darīt. Un grupu treniņā arī ir diezgan limitēta tā iespēja interakcijai ar treneri, tādā ziņā, ka trenerim jāpievērš kaut kādiem 20 cilvēkiem, un tu tur esi viens. Bet tu aizēji uz to individuāli uz treniņu ar treneri, viņš ir pievērsies tev, un tavām vajadzībām, tev ir iespēja izrunāt kaut kādus tos savus sāpīgos jautājumus, un viņš ir iedot pārliecību, ka tu vari. Tev sanāks. Viņš tev iedod to veidu arī, tos instrumentus, kā to darīt. Un, manuprāt, es ieteiktu visiem sākt ar treneri, jo atceroties arī sevi tajā pirmajos treniņos, vai es mācēju turēt presi, nu netak. Vai man bija kaut kāda sajūta, ka tu, kāda nozīme ir tam, ka tu turi to ķermeni un ka tu turi to presi, cik ļoti svarīgi tas ir, vai es to zināju? Nē. Nu tādā ziņā, vai man bija kaut kāda izpratne par pareizu iesildīšanos un to nozīmīgumu tam ķermenim? Nu nē, kāpēc iesildīties? Taču ir mauts vienkārši, vai ne? Nu tā kā ejam daram, kāpēc mēs te paklājiņu vārtamies? Bet cik liela tam ir nozīme tam, lai es tam savam ķermenim nedarītu pāri, un tas pats arī ar skriešanu. Nu tu vari iet un maukt, un darīt kaut ko pāri saviem spēkiem, pāri savām pulsu zonām, radīt sev riebumu no skriešanas. Man šķiet, ka tas ir, man arī agrāk nepatika skriet. Vai man tagad patīk skriet, es nezinu, bet man vairāk prieks ir no skriešanas, tāpēc, kad vismaz es gribu domāt to, ka es to daru apzinātāk, es to daru pareizāk, es to daru pareizākās pulsu zonās, es neizdzenu to savu ķermeni līdz pēdējam, kad man nākamajā dienā es nevaru pastaigāt, piemēram, vai man tur, krūtīs dur un sāp, un tev liekas, ka nē, šitas nav man, bet tu tā kā pakāpeniski audzē to savu spēju un spēku, bet tas ir palīdz, tāpēc, ka man ir treneris. Un mans treneris man iedod tos instrumentus, kā es varu justies drošāk tajā vidē un ka es saprotu, ko es daru tajā vidē. Un tas būtu droši vien, un vēl ir tas pēdējais, bet negaidīt īsto brīdi. Nebūs tā burvīgā pirmdiena, kad tu pamodīsies pilns motivācijas. Ja tagad ir sajūta, kad man vajag, tu esi atradis to savu, kāpēc tev to vajag, tad ej un dari vienkārši un sāktu. Jo visiem vajag. To vajag, diemžēl, bet to vajag visiem. Un ja mēs gribam dzīvot ilgtermiņā veselīgāk, mēs nevaram sākt domāt par savu veselību 50 gados, piemēram. Mums jāsāk par to domāt jau tagad, lai cik ļoti mums to negribētos. Jā, es tev īstenībā ļoti piekrītu par to, ka tas ir jādara ilgtermiņā un jāsāk tagad, jo... Forši saka, pie manis ir atnāk dažādi vecumi cilvēki, arī 50, 60 gados, un protams, prasa, ko tu darīji pirms tam, es braucu jaunībā ar riteni. Saka, forši, ka tu jaunībā brauc ar riteni. Malacis, ko darīt 30, 40, 50 gados. Ja? Nu tā, un tas, ko tu arī sākumā teici, ka jā, ka tā tas tagad būs visu laiku, visu mūžu, līdz pat mūžu galam, un cerams, ka arī 70 gados vēl varēs šo un to izdarīt. Tas pilnīgi noteikti. Bet man liekas, ka arī tas, kad ir svarīgi to treniņu nolikt par to prioritāti, jo es, piemēram, savu ikdienu plānoju ap treniņu, jo tas treniņš ir tas, ko es teicu, arī tas centrālais notikums, un tas, kas man ir treniņš, man ir mans laiks ar sevi, un tas ir tas me time, kas ir arī ļoti svarīgs mums, un tas ir tas pārsteidzošais, bet es nejūtos vainīga, ka es to laiku veltu sev, jo es zinu, ka ar to ieguldījumu, ko es daru šobrīd savam ķermenim, es arī citiem būšu ilgtermiņā noderīgāka. Man nav tā sajūta, ka es zogu laiku no savas ģimenes, kas citreiz varbūt cilvēkiem ir grūti, kā es tagad tiešu 2 stundas uz treniņu vai stundu treniņu turp apakaļ, kamēr tu esi 2 stundas, un es to nozagšu no savas ģimenes, es to nozagšu no saviem bērniem laiku, un mums jau tā ir limitēts laiks kopā, bet tad, kad tu esi veltīs laiku sev, un ja vēl tu to esi darījis ar fizisko kaut kādu aktivitāti, tev ir lielāka enerģija, tev ir vairāk spēka, tev ir vairāk mentālās kapacitātes arī pavadīt laiku pilnvērtīgāk ar to savu ģimeni. Un, jā, tu būsi dažkārt mazāk dusmīgi, mazāk uzvilkt, mazāk emocionāli mēs esam arī. Tāds, bet tā ir svarīgi to nolikt ir par prioritāti. Un, lai tu noliktu to par prioritāti, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi zināt to, kāpēc es to daru un kam man to. Nevis tāpēc, ka tā būs smuka bilde Instagramā vai tagad visi to dara, jo ir tas
Arī, ko tagad saka milēniāļi, 30 gadnieki, nu tev 30, kas gym therapy or both, vai ne? Gyms vai terapija vai abi. Nu tā kā tas Hairoks droši vien arī vēl ir visiem, bet nu tāds, ka tas nāk tā kā trendīgi tai mūsu paudzei, bet tas ir svarīgi un tas ir vajadzīgi. Tu kā vienu no tiem punktiem minēji atrast savu treneri. Ko tu ieteiktu, kā meklēt? Kā tu nu labi, tu redzēji Instagramā, bet kā vispār atrast? Man droši vien es nevaru, neiedošu pašu labāko padomu, bet to padomu man iedeva mana draudzene, kas ir psihiatra, kad es viņai jautāju, kad es meklēju savu terapētu, un es viņai prasīju, bet, Marta, kā? Tu kā profesionāls, jomas profesionāls, pasaki man, kā atrast savu terapētu. Viņa saka, vispirms pasties, vai viņam ir certifikāts, tā kā vai viņš drīkst darīt to, ko viņš dara, jo mūsdienās, diemžēl, bet ir ļoti daudz Instagram šarlatānu arī šajā jomā, tieši tāpat kā sporta jomā, bet otrs viņa teica, vai tev patīk, kā viņš izskatās? Un tad trešais ir, vai tev patīk viņa balss, jo tev ar to cilvēku būs jārunā un tev tas cilvēks būs jāsatiek. Un man liekas, ar sporta treneri ir ļoti līdzīgi, jo tu veido ar treneri attiecības, vai tu gribi veidot attiecības ar kādu, kas tev nepatīk, vai kas tev rada kaut kādu, nav tava enerģija, ka tev rada kaut kādu riebumu vai atgrūž tevi. Noteikti nē. Līdz ar to viens ir zāli, kurā tu gribēsi trenēties, vai tu piemeklē zāli vispirms, un tad tu skaties trenerus, kas tajā zālē trenē, vai otrādi, vai tu atrod treneru, un tad tu skaties kā zāli, kurā viņš trenē. Man bija otrādi, es sākumā skatījos zāli, kas man der, un tad es skatījos trenerus, bet vai tev patīk, kā viņš izskatās, vai tev patīk viņa balss, vai tu vari, un tad ir vai sakrīt tas veids, kā treneris trenē ar to, kādi ir tavi mērķi, un vēl ļoti būtisks aspekts ir, vai trenerim ir atbilstoša izglītība. Tu esi pārbaudījis, vai man ir certifikāts? Es pārbaudīju, vai tev ir certifikāts. Godīgi es varu atzīties, es pārbaudīju, bet arī tu biji ielikusi savus visus papīrus Instagramā, kas tev ir visi tavi certifikāti un tavas... Bet man tas bija būtiski, man tas bija svarīgi, jo var teikt, protams, kad tu vari mācīties mūsdienās visu kaut kādā veidā, ir attālināti un visādi YouTube kursiki un viss pārējais, bet manuprāt, tas, ka ja treneris ir iegūst šo treneru certifikātu, viņš ir gājis ar mērķi, un viņš ir iegūst to pamata zināšanu bāzi uz to, kā trenēt, kā strādāt ar cilvēkiem. Un viņam ir bijis mērķis un arī tādā veidā disciplinēti viņš ir gājis, lai iegūtu šo certifikātu, lai es varu atbilstoši trenēt cilvēkus. Un ļoti būtiski, man liekas, arī ir tas, vai saskan tas, kā treneris trenē, ar to, kādi ir tie tev mērķi, ja jūs nespējat vienoties, un tev ir kaut kādas citas vēlmes un sajūtas, un treneris kaut kādas savādākas spiež uz kaut kādām citām lietām, tās nebūs ilgtermiņa attiecības, un treneris var mainīt. No tā nav jābaidās. Dienas beigās arī vienas zāles ietvaros, tu jau vari mainīt trenerus. Droši vien būs, kā jebkuras attiecības, ja tās attiecības beidzās neizrunāts, ja vienkārši es vienā dienā tev pārstātu vispār komunicēt ar tevi, un tad tu redz, ka es esmu aizgājis pie cita trenera, piemēram, un es tev neesmu pateikusi iemeslus, kāpēc, tas varbūt ir tā, rada to jautājumu, kāpēc, un tādu kaut kādu to saspringumu starp attiecības. Bet es godīgi pasaku, man tagad ir citādi mērķi, es nezinu, es tur nekad mūžā, nevar teikt nekad mūžā, bet, nezinu, izdomāšu iet uz bodybuilderiem. Un tu vienkārši pasaki, ka šits nav mans lautiņš, es skatos citu treneru, vai es tur, nezinu, kaut ko citu mēģināšu trenēt, kaut kāds savādāk. Kā tev treneri tā kā normāli 10 km uzspied skriet? Treneri man samotivēja ar smuko medaļu. Zin kā, tu uzspiedi skriet, bet tu jau arī iedod to pārliecību, ka man sanāks. Jo man pašai ir sajūta, ka vēl ir par agru, ka es to negribu. Nevis es negribu, bet man nesanāks, es to vēl nevaru. Tu jau man pasaki, ne, bet tu vari. Tev jau sanāks. Tu jau zini, tu īstenībā zini vairāk, kā es zinu par savu ķermeni tādā ziņā. Tur, man liekas, ir tāda... Tur no abām pusēm ir. Tu savu ķermeni jūti vislabāk. Tas tāpatās, kā es tev iedot, piemēram, smagāk, es varu saku, bet es zinu, ka tu vari.
Nu, es redzu, ko tu dari, vai ne, bet tas galavārds jau tāpat paliek tev. Nu, protams, bet atkal tu man iedod to pārliecību, bet tu vari. Man liekas, nē, nu kas tur 10 kilograms tagad biceps cilāt, vai ne, cilāt ar dešuku, nu nē, es nevaru, tu saki, nē, bet tu vari, bet tu pamēģini. Vai arī tagad, nezinu, ar to 10 noskriet Rīgas maratonā, 10, bet tu jau man saki, tu vari, es saku, nu, Kristīna, kur es tikko varu, nezinu, 6 kilometrus noskriet normālā pulsā, vai ne, kaut ko tādu, es saku, nē, bet tu vari, tev sanāks, un tad tu man ieliec garāku skriešanas treniņu, es nezinu, vai apzināti vai neapzināti, un tad skatos, jā, bet es jau noskrietu 9 šajā, nu, labi, tur stunda virs kaut kas, stunda 20, vai ne, bet ja es varu skriet normālā pulsā 9 šitajā laikā, tad jau es varu 10 arī noskriet bišķi ātrāk un ap stundu varbūt, nu, tas jau, tad sadarbība jau tur ir, bet treneris jau iedod to pārliecību, nu kā treneris jau ir tavs lielākais coach, viens coach man ir mājās, kas man saka, novērtē man ķermeni, kā es iztos, un saka, jā, bet smuki vai ne, un tā, bet tas ir tāds, nu tur jau ir, ka, jā, bet tu jau man teiksi, ka es smuki izskatos jebkurā veidolā, vai ne, bet treneris jau tev iedod to arī to sajūtu, bet tu sanāk, tu vari, tev izdosies, tu vari, dari vēl, nu tādu, un uzkaučo tevi tādu. Uzbūstot to pašapziņu arī vairāk. Jā, tev mājas tāds pilns, bagātīgs tests, skriešana, vai kaut ko jāizdomā. Bet varbūt nākamgad mēs to kopā 21 noskriesim. Jā, starp citu, varētu, kāpēc ne? Jo tu arī man pateici, ka ne jau tas, kad es nevaru, bet man nav mērķis. Ja? Es neesmu uzlikusi to mērķi, kad es to tagad gribu izdarīt. Un man nav tāds kaut kāds mērķis. Kāpēc nākamgad septembrī Tallinas pusmaratons baigi foršais? Tu pietiekoši daudz laika. Varbūt. Es neteikšu jā, šobrīd varbūt. jā, Dešaku bija tā, mēs te parunājām vienu celiņu treniņu, un nākamajā dienā tie man sūtīja. Bet ne, man Tallina vienkārši pašā ļoti patīk. Bet es jau biju ļoti sautīgs, vienkārši vien pat negribu to Dešu skriet. Bet labi, mēs te lēnām tuvojamies noslēgumam. Tu esi atnākusi podcastu Balance. Droši vien, kā man klausītājiem, esi dzirdējusi šo frāzi un zini, ka tas ir mans noslēdzošais jautājums. Kas tad ir tavs balans? Es kā tev klausītājs zināju, kad tu podkāstu beigās visiem uzdot šo jautājumu, bet vai es sagatavoju atbildi uz to, kas ir mans balans? Protams, ka nē. Bet, vai ir iespējams vispār balans? Es domāju, ka nē. Nu, ka nav tāda lieta līdz galam kā balansa, bet, jo, man liekas, ka to teica Mišela Obama, bet, ka tev var būt viss, bet tev nevar būt viss vienlaikus. Bet man liekas, balans ir tajā, ka tu esi mierā ar savām izvēlēm un ka tu esi apmierināts ar to, ko tu dari un kādā veidā tu dari un kāpēc tu to dari. Un tā ir savā veidā, man liekas, es miljonus reizes šī podkāsta laikā pateicu disciplīna, bet tas ir par disciplīnu un būt konsekventam savās izvēlēs. Nu, mans balans ir mans laiks ar ģimeni, mans balans ir mans laiks sev un savai izaugsmai un pašizaugsmai, un mans balans ir jābūt mierā ar savām izvēlēm. Laikam tā es teiktu. Tev izdodas? Šobrīd jā. Šobrīd es varu teikt, ka es jūtos ļoti sabalansēju to savu ikdienu un savu laiku, kad man sanāk sevi veltīt visur, tādā veidā, ka man nav sajūta, ka es kādam kaut ko nozogu. Nu, tā kā, ka es būtu nepilnvērtīgi sev veltītu, piemēram, ģimenei, vai nepilnvērtīgi veltīt laiku sev, vai nepilnvērtīgi veltīt laiku darbam, vai kaut kādām citām lietām. Vai katru dienu man ir sajūta, ka es esmu balansā? Nē. Nu, tā kā kādā dienā tāpatās, šūpojās, kaut kas sanāk vairāk, kaut kas sanāk mazāk, bet ja tā kopumā pateikt, jā, es jūtos ļoti mierā ar sevi un ar savu dzīvi šobrīd. Pēc 10 gadiem, cerams, tu klausīsies šo epizodu un domās tieši tāpat. Es ļoti ceru. Vēl viens jautājums. Ieteikt savu treneru kādam?
Slēptā reklāma tagad būs. Bet nē, es ieteiktu savu treneri kādam, jo tas, man liekas, arī ir pierādījums, kāpēc es ieteiktu, jo es savu treneri neesmu nomainījusi. No pirmās reizes, kad mēs tikāmies 28. augustā, tā joprojām mēs strādājam kopā. Un jā, mums tie treniņi varbūt mēs sākām, kā es teicu, klātienē 2 reizes nedēļā no augusta līdz pat janvārim. Un janvārī mēs pārgājām attālināt, plus reizi nedēļā mēs tiekamies klātienē. Bet man nav bijusi nereizi, un tagad tā nav slēptā reklāma, neapmaksāts saturs, vai kā ir jāsaka pareizi, vai ne? Bet man nav bijis nereizi sajūta, kad man gribētos nomainīt treneri, ka mans treneris man nedara. Man liekas, ka mūsu enerģijas saskan, un mums saskan kaut kā, ka mēs spējam atrast to vienotu to mērķi, uz ko mēs ejam kopā tādā ziņā, un tas, kad man liekas, kad mēs varam pajokot, un cerēs ļauni pajokot un visādi. Un kad ir tā, kad tas treneris kļūst savā ziņā par tādu tavu dzīves daļu un tādu savā ziņā tuvāku cilvēku kā pārējo, tā kā mēs pavadam tāpat kopā daudz laika. Tā ir. Es jau par šo arī kaut kad domāju, kad es rakstīju tādu rezumē par pirmo gadu trenēšanā, ka tā ir tāda vēl viena tava ģimene, kur tu satiec tajā konkrētajā mājā, tajās mājās, jā, un tā tas tagad ir, jā. Un tas treneris jau iedod to drošības sajūtu, ka tajā vidē, kur tu esi, ka tā ir droša vide, jo tur ir mans savējais kaut kāds. Un ar laiku jau tad, kad tu, man liekas, ka nav jābaidās no tās sporta zāles, arī, piemēram, no tās vides kā tādas, citiem ir tāds šaubas, vai tas būs man, un tur viss ir tādi sakačāti, un viss nē. Nu tāds. Vai, un vēl tas, kas saka, ka neviens uz tevi neskatās. Es skatos, es varu pilnīgi godīgi pateikt, es esmu no tiem, kas skatās, bet es zinu, kā es skatos, nevis es skatos vērtējoši ar tādu, un es skatos salīdzinoši, kad, bet viņa var pacelt šiti, ka es ar tā gribu. Nu, tas ir vairāk tāds, nevis tas, kad tādā ziņā, ka kāds tev vērtē, un nav tas, ka par tevi pēc tam kāds domā vakarā par to, ka bet šitā tur izdarīt to un šito tādu, bet tā ir droša vide jebkuram, un tā ir interesanta vide, un tā ir reāli tad forša un enerģiska vide, un tavs treneris iedod tev to sajūtu, ka tā ir tev droša vide, jo jūs tur esat kopā, un viņš tev atbalsta. Jā, es saku, man liekas, mūsējā zālē ir vispār tāda maziņa tāda čupiņa, kur tu visus tās sejas jau tu zini, jau pazīsti un tā. Labi, Jolanta, paldies tev par reklāmu, es jau to teicu, gatavojies. Protams, šī nebija apmaksāta reklāma. Kristīna man nemaksā. Nemaksā. Pagaidām. Es viņai maksāju ar sviedriem un asarām. Bez asarām. Kādam asarām nestāsti man. Bet, ja es tev teikšu lielu paldies par šo sarunu, man liekas, mums ļoti labi izdevās par tiem ļaunajiem jokiem. Jā, es tev pilnīgi varu piekrist. Man viens klients jau teica, tev vajag vienkārši tajā anketiņā iekļaut, kā tev ir ar melno humoru no 1 līdz 10, vai mums ir pa ceļam vai nav. Bet, jā, forši redzēt tev skaistā zaļā kleitā, nevis tikai sporta tērpā. Es smējos, interesanti redzēt cilvēkus arī ne tikai sporta tērpā, bet arī ārpus tās vidas. Tā ļoti skaists acis, jā, to es te gribēju pateikt. Paldies! Tā, zin kā, citādāk, jo tu skaties ne tikai uz muskuļiem, bet arī uz seju, jā, pasīties daudz, ko var ieraudzīt, jā. Tā kā, jā, nāciet trenēties, ir forši, ir labi, un es atceros, ka tu pat arī kaut ko teici, es sāku tur ar 2 kilogramiem, tagad jau ir 10 katrā rokā. Tā kā tā. Paldies, ka klausījāties, tad jau tiekamies nākamais epizodēs. Tā!